Dāmas un kungi, sabiedrības debilizācija turpinās, kamēr vieni mums stāsta, ka veidos Latvijā masu kapus, un aizsardzības ministrija ir uzdevusi pašvaldībām šādas te vietas apzināt, kur raks bedres, lai taisītu masu kapus Latvijā kara gadījumā. Tikmēr otri stāsta, ka vajag grūst iekšā miljardus tagad Rail Baltica projektā un vēl kaut kādus ārzemju investorus piesaistīt taisās. Un tas viss viena politiskā spēka ietvaros, progresīvie. Viņiem ir gan aizsardzības ministrs, kas stāsta šo te biedē ar karu, gan Briškens, kurš stāsta, kā te attīstīsies ekonomika un būs mums Rail Baltica un kā tad neuzreiz visas problēmas atrisināsies. Nu tad kas īsti tad te būs? Grūdīsim miljardus investīciju projektos, vai tomēr karš būs? Nu, patiesībā sabiedrības muļķošana un biedēšana, vai turēt visu laiku bailēs, lai visi nobijušies no kara un tikmēr pumpēt miljardus melnajā caurumā, kāds visdrīzāk iespējams ir Rail Baltica. Un tikmēr līdz sestdienai, līdz rītdienai aicina jauniešus vēl pieteikties armijā, nu laikam, lai būtu ko grūst iekšā tajos masu kapos. Mani joprojām sauc Rudolfs Brēmenis, pievienojieties šim te profilam, turpināsim sekot līdz visam šim cirkam.